Sveicināti! Vēja parki Latvijā. Šī tēma jau daudzkārt ir apspriesta. Gan dažādos sociālos mēdījos, dažādos kanālos, tā skaitā Facebook, YouTube, Telegram un citur. Ir veiktas iedzīvotāju aptaujas, ir notikušas sapulces iedzīvotāju, ir vākti paraksti, ir savākti tūkstošiem, pat desmitiem tūkstošu parakstu. Bet nekādi protesti, diemžēl, netiek ņemti vērā. Vai tikpat kā netiek ņemti vērā. Šo te projektu virzītāji gan varas aprindās, gan arī ieinteresētās personas dažādu biznesmeņu veidolā joprojām, neskatoties visiem protestiem, spītīgi virzās uz priekšu, lai īstenotu savas, es teikšu, nāvējošās ieceres. Šoreiz es pats neko daudz nerunāšu par šo te tēmu. Ļaušu jums skatīties un klausīties speciālistu viedokļus, speciālistu domas, tajā skaitā arī mediķu pētījums. Ja mūsu oficiālās struktūras, kam būtu jāatbild par veselību, izsakās, ka tādi pētījumi Latvijā nav veikti. Vai vismaz viņi par to neko nav dzirdējuši, tā no viņiem var noprast to. Bet tomēr tas tā nav. No savas puses gan piebildīšu tikai vienu. Ir cilvēki un nemazums, kas uzskata, ka viņus tas neskars un ka viņus tas nekādīgi neietekmēs. Šajā gadījumā es gribu teikt, ka šo te nāvējošo monstru iedarbība atstās iespēju pilnīgi uz visiem, ietekmēs pilnīgi jūs visus, jūs nekur neaizbēgsiet. Jūs nevarēsiet pielietot, teiksim, kaut kādas ausu aizbāžus, lai nedzirdētu viņa radīto troksni. Jūs nevarēsiet izvairīties no tā, kāda ietekme tā atstās uz jūsu veselību. Nerunāšu šoreiz gan par ietekmi uz vidi, uz dabu, uz dzīvo radību, kas mūs spiesta dzīvot vai eksistēt šo te monstru tuvumā. Par to jau mēs esam runājuši, un par to var izteiksies arī noteikti daudzi citi speciālisti, no katrā ziņā lielāki par mani. Gribu izteikt pateicību tiem ļaudīm, kas ir publicējuši šos te materiālus. Tāpat arī tiem vīriem un sievām, kas ir nodibinājuši tādu kustību drosmi darīt, un aicinu jūs tai pievienoties. Es to nereklamēju. Vienkārši es domāju, ka mūsu katra uzdevums, mūsu katra atbildība par to, kāda būs mūsu nākotne, kāda būs Latvijas nākotne, kāda būs mūsu zeme, tā ir jāuzņemās katram no mums. Mēs nevaram, un mums nav tiesības nekādas noskatīties vienaldzīgi, kā tiek izpostīta Latvijas daba. Par lauksaimniecību jau vairs nemaz var nerunāt, jo lauksaimniecība kā tāda Latvijā faktiski nemaz nav nacionālā lauksaimniecība. Aicinu skatīties, klausīties, lasīt, vērtēt, un izteikt savas domas, savus viedokļus. Un, ja jums šķiet noderīgi un šķiet interesanti, tad lūdzu izplatiet šo te video tālāk, atbalstiet kanālu, abonējot to, spiežot to podziņu, kur ir rakstīts angļu valodā like, latviešu valodā patīk, īkšķīt uz augšu vai īkšķīt uz leju, tas vienalga. Es nelūkšu jūs atbalstu finansiāli, jo nav mans mērķis un mūsu kanāla mērķis nav tāds, lai mēs gūtu kaut kādu labumu no tā visa. Es lūkšu vienīgi jūsu atbalstu, jo tas mums tik tiešām ir nepieciešams. Jūsu atbalstu, jūsu morālo atbalstu, jūsu komentārus. Šoreiz teikšu paldies. Turpinājums noteikti sekos. Paldies! Labdien! Tātad mans vārds ir Kaspars Bokta, esmu kustībai un biedrībai Drosmi darīt valdes loceklis, un mēs šodien esam Pāvilostā ar mērķi apvienot visu Latvijas kopienas un cilvēkus, kuriem interesē saglabāt dabu, dabas vērtības un Latvijas identitāti kā tādu. Un tas ir nepieciešams tāpēc, ka mēs esam konstatējuši uz doto brīdi Latvijā pieteikti 52 sabiedriskās apspriešanas projekti, un vairāki projekti jau ir izstrādes stadijā par vēja parku būvniecību dažādās Latvijas vietās, kas faktiski nosedz visu Latvijas ainavu ar vairāk nekā 2000 turbīnām 260 metru augstumā. Tad mēs uzskatām, ka ne kopienām, ne valstī šāda mēroga projekti nav vajadzīgi. Tā iemesla pēc, kad Latvijas elektrības pašpatēriņš no pieteiktajiem projektiem tad jau 5-6 reizes pārsniedz to, ko vispār Latvija patērē kopumā kā valsts. Un mēs uzskatām, ka tie ir tādi klai sagrozīti meli saistībā ar to, ka tas skar mūsu kā valsts energo neatkarību no Krievijas vai energo neatkarību kā tādu. Ja, tad mums šīs te jaudas, kas jau šodien tiek saražotas,
un kuras plānojās arī no tiem pašiem saules parkiem un paneļiem, viņas jau ir pietiekošas Latvijas valstī un tam līdzīgi. Un tad rodās uzreiz jautājums par to, tad, kā interesēs tad vispār šis viss tiek Latvijas mērogā virzīts, sakārtots valsts līmenī un likuma līmenī, jo tas, ko mēs esam konstatējuši, kad mēs nevēlamies izmantot mūsu vidi, dabu, cilvēkus, lai eksportētu no Latvijas valsts elektroenerģiju, jo patreiz sanāk, kad mēs drīzāk eksportēsim prom no valsts cilvēkus, kas dzīvo laukos un vispār veido Latvijas vidi un identitāti kā tādu. Un ir grūti iedomāties, ka no jebkuras Latvijas pakalnes vai vietas, pārvietojoties pa visu Latviju, mēs redzēsim ainavā 260 metrīgus monstrus, kas degradē gan turismu, gan pamat šīs dabiskās vērtības un tā tālāk. Tad mēs esam izveidojuši šo kustību ar mērķi apvienot visas Latvijas kopienu līderus, apvienot resursus ar mērķi šo procesu padarīt kontrolējumu sabiedrības interesēs un visu kopienu un Latvijas valsts iedzīvotāju interesēs. Galvenā lieta ir tāda, ka, lai šādu procesu turpinātu un šāda veida mēroga kustību attīstītu, tam ir nepieciešami ļoti lieli resursi, gan juridiskie, gan mēdīju resursi, gan strateģiskai izpildē nepieciešami instrumenti, kas sastāv gan no aktīvistiem, gan no cilvēkiem, gan no brīvprātīgajiem, kuri saprot mērogu šai problēmai, kas mums draud, un katastrofai, kas mums draud. Un tā visa rezultātā tad mēs esam pieņēmuši lēmumu ļoti stingri plānot šo kustību apvienošanu ar vienu konkrētu mērķi apturēt un padarīt kontrolējumu šo procesu, kas patreiz ir kā kuģis bez kapteiņa un dreifē jūrā. Un ir tāda bezsēmnieciska valsts rīcība kopumā, kas ir novērojama visos procesos, posmos, sarakstējas ar valsts un pašvaldību iestādēm un tā tālāk. Tad ar šo mēs aicinām kopienas būt aktīvām. Mēs aicinām iedziļināties materiālos un mērogā, kādā tiek plānots ne tikai kādā konkrētā Latvijas nostūrī, kā piemēram Pāviloste, bet domāt par Latviju kopumā. Tās ir mūsu mājas, tā ir mūsu zeme. Tas ir svarīgākais, par ko mēs cīnāmies. Un gala rezultātā arī daba un visi procesi dabā un mēs dabā esam viens vienots avatars. Un mums jau vairs nav kur atkāpties. Ja mēs zaudējam šo identitāti gan ainavā, gan dabas vērtību ziņā un cilvēku ziņā, tad kaut kas nav kārtībā ar mūsu sistēmu. Paldies! Es esmu Andris Šilers. Es nāku no Kosas, Cēsu novadā. Un 5. janvārī šogad mēs uzzinājām, ka ir tāda lieta, ka Cēsu novada 4 pagastos, Amatas, Skujenes, Zaubas un Nītauras pagastos tiek organizēta sabiedriskā apspriešana par 30 8 megavatu vēja staciju būvniecību. Un pagāja pāris dienas, līdz mēs vispār sapratām paši, kuras tiešā veidā skar, jo tas ir tuvu tai vietai, kur es arī dzīvoju, ar ko mums nāksies saskarties. Un mēs uzrunājām vietējos kopienas, vietējos ļaudis apkārt, un mēs saprotam, ka tas ir vienkārši, mēs dzīvojam viskaistākajā vietā uz pasaules. Un šī vieta tiks iznīcināta, jo tas būs industriāls parks, kurā mēs dzīvosim. Jo, ja tev ir 180 grādos, 300 metru augstas vēja turbīnas apkārt, tā tava klusā dzīves vieta, kur tu esi iekopis, ja, viņa vairs nebūs klusa, viņa vairs nebūs tāda, kā bija agrāk, un viņa vairs nebūs šai kopienai piemērota. Un sākums, Kaspars jau teica, par šī attīstība ir no 5. janvāra, es teiktu, lai gan viņiem jau tur rūga ātrāk. Mēs sagatavojām vēstuli, kuru parakstīja 282 cilvēki 5 dienu laikā, izteikt protestu
Cēsu novada domai, ka mēs kategoriski iebilstam pret šādu te vēja parka ieceri. Un turpmāk jau mēs atlika vairs tikai pāris nedēļas, lai sagatavotos šai sākotnējai sabiedriskai apspriešanai, uz kuru arī mēs rīkojām piketu un protestējām un ieradās vairāki simti cilvēku. Un saliekot spēkus kopā no vairākiem pagastiem, ja, tā tad ir jau svaigi nodibināta biedrība Drosme darīt, jo, un kur ir apvienojušies cilvēki ar dažādu pieredzi, ar dažādām zināšanām. Ja, un šobrīd ja, šī ir gandrīz tāda tautas kustība jau veidojās, ja, ka cilvēki sāk saprast, ko tas nozīmē, ja visa Latvija tiks noklāta ar šādiem milzīgiem ventilatoriem. Tas nav kārtībā, vienkārši tas nevar būt kārtībā. Tā nedrīkst būt, un ja īpaši, ka kopienai no tā ir nosacīts labums, praktiski nekāda, ka tas tiek, tā teikt, vienīgi investori interesēs. Ja. Un mēs zaudējam savu identitāti, mēs zaudējam savas ainavas, kāpēc mēs šeit esam, ja Latvijas zeme. Ja, mēs zaudējam vēlmi dzīvot vispār tādā novadā un tādā vietā. Tieši tā. Un tad nerunājot par to, ka ir cilvēki ar medicīniskām diagnozēm, kas būs ietekmēti no šīm infraskaņām, kas ir 10% iedzīvotāji, ir jūtīgāk nekā visi pārējie. Ja. Tad viņiem noteikti būs jāpamet šī dzīves iet. Un tas nav kārtībā. Tā nedrīkst būt. Un viena būtiska lieta, kas mums vislielāko bažu izraisa sabiedriskā apspriešanā, mēs konstatējām kopā ar pašvaldību, kad pašvaldībā nav instrumentu, lai šāda veida lietas ierobežotu, vai instrumenti, ar kuru palīdzību mēs varam šo procesu kontrolēt kopienu vai pašvaldības ietvaros. Un tā lielākā problēma ir tāda, ka, un tas ir satversmes arī jautājums, ja pašvaldības iedzīvotāji ievēl konkrētos tautas priekšstāvis pašvaldības deputātu vai vadības amatā, tad šajā situācijā viņi nevar lemt neko vai nevar mums palīdzēt. Un ja mēs ievēlam un uzticam cilvēkiem mūs pārstāvēt, tad ir mazliet dīvaini, kad pašvaldībā nav instrumenti, ar ko tad mūs var pārstāvēt. Tad jautājums, ko pārstāv pašvaldība. Un tas ir satversmes jautājums. Tātad valsts līmenī, mūsuprāt, tā ir viena liela afēra, nekontrolējama un konkrēti investoru radīta, izlobēta gadiem ilgi, izmantojot nepatiesus argumentus un maldinot sabiedrību, gan izmantojot mēdījus, gan likumu, gan valsts varas iekārtu un tam līdzīgi. Un tas ir kliedzošs gadījums, kur būtu faktiski jāskat arī starptautiskā un Eiropas līmenī. Ja. Un mēs esam piesaistījuši mūsu biedrībai jurists ar starpvalstu pieredzi, advokāts, kuriem ir bijusi pieredze līdz šim vēja parku attīstīšanai Eiropā, gan Nīderlandē, gan Dānijā, gan Anglijā un viskaut kur citur, kuri ir sapratuši, kāda mēroga problēma viņi ir radījuši arī savās zemēs, un tagad viņi grib šo situāciju mainīt un mums palīdzēt. Tad mūsu biedrība ir pāris nedēļu laikā apvienojusi apmēram vairāk nekā 24 juristus, dažādus, un mēs esam uzņēmuši kontakts ar starptautiskajiem vidas aktīvistiem saistībā ar šo te problēmas mērogu. Un tad mums arī ir mērķis identificēt visus precedentus Eiropas Savienības un pasaules līmenī, pateicoties kuriem ir izdevies apturēt šāda veida dabas katastrofu un katastrofu arī cilvēkiem un mūsu mazajai Latvijai. Mēs katrā gadījumā neesam ar mieru samierināties to, ka ja ir varam 2022. Gadā ieteikumu pašvaldībām, kā integrēt vēja elektrostacijas teritorijos plānojumos, kur ir melns uz balta rakstīts, ja, ka nedaudiet veltas cerības, sabiedrības viedokli, tāpat tā mēs neņemsim vērā. Ja. Mēs bišķiņ īsāk to pasaka, bet tā tur ir pateikts. Ja, mēs tam nepiekrītam un mēs darīsim visu, lai tomēr sabiedrības viedoklis tiktu ņemts vērā, lai arī cilvēks tiktu vērtēts šī ietekmē uz vidi. Mosties bļauj, tik nepieļauj, jau šodien neparīt, mosties drosmei darīt.
Paldies, labvakar visiem. Nu, es pastāstīšu, kas tiek pārkāpts, un nākošais runātājs pateiks, ka tik un tā jau viss ir bezjēdzīgi. Tāpēc man tur neko nav ko rādīt, jo tos likumus jau nevar parādīt. Bet tā kā es esmu draugs tādiem vēju būvniekiem, es vienkārši savus draugus gribu brīdināt, ka pēc 18 mēnešiem lielākā daļa no viņiem pazaudēs savu naudu. Ja? Un tad, kad es pateikšu, kāpēc, tad jūs to dzirdēsiet. Ja? Latvijā ir dažādi likumi, nu, jūs zināt, likuma prioritātes starptautiskie, satversmes, Saeima, ministru kabineta noteikumi tā tālāk. Nu, varbūt sāksim ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu. Eiropas vietējo pašvaldību hartā pirms 30 gadiem preambulā ir teikts, ka pilsoņu tiesības valsts lietu pārvaldīšanā pieder demokrātijas principiem, un šīs tiesības visvairāk var realizēt vietējā līmenī. Un 4. panta, tas attiec uz visiem mums. 4. panta 3. sadaļa saka, pamatā valsts pienākumus pēc iespējas realizēt tā vara, kas vistuvāk atrodas pilsoņiem. Pagasti, kur viņi palikā, viņi nav. Latvijā tāpat kā Igaunijā un Maltā pirmā līmeņa pašvaldība ir likvidēta kā tāda, nu pārējās valstīs tomēr tie politiķi ir gudrāki un viņi to neatļaus darīt, jā, tur viss šīs pašvaldības saglabās. Tā kā pēc 18 mēnešiem būs jaunas vēlēšanas, es domāju, ka, nu, ja ne tie pagasti, tad vismaz pagastu apvienībās būs jātaisa nobalsošana vai vietēji iedzīvotāji, jo tikai viņi to var izlemt, vai viņi grib vai negrib. Ja vairākums negrib, kas notiek ar šo parku, viņa darbība tiek apturēta, jā. Pēc tam investors var tiesāties, viņš var teikt, ka viņš ir labticīgais ieguvējs, bet tā kā viņš ir pārkāpis ne tikai pašvaldību hartu, satversmi un visu Latvijas likumus, ko es te vēl pieminēšu, tad, protams, tā tiesāšanās ies, kā jūs saprotiet, pirmā tiesa, apgabala tiesa, tur senāts, Eiropas tiesa, un tas prasīs 5-7 gadus, un viņš jau būs sen savu naudu pazaudējis. Ja? Iesim tagad tālāk. Satversmē. 105. pāns, ikvienam ir tiesības uz privātu īpašumu. Jā. Mēs uzdevām jautājumu, mēs te bijām arī ar savu kolēģi un nākošo runātāju. 3 vēju parku apspriedēs, kur bija Zviedru vai Dāņu, es jau aizmirsu, viņam prasīja, nu par cik kritīs jūsu nekustam īpašumu vērtību. Viņi teica, nu tur pa kaut kādiem 10% varbūt mēs esam gatavi kompensēt. Tad Igaunijā Pērnavā, kur ir uzbūvēta līdzīgs viens parks, pret kur ir sākta izmeklēšanas komisija valdības nodibinātajā, tad februārī laikam ne, bet martā bija paredzēts, ka būs tie rezultāti publicēti. Nekustamā īpašuma, kā jūs domājat, vērtība, cik krīt, ja 8 km attālumā ir dzirdama reaktīvas lidmašīnas rūkoņi visu laiku. Nevis 800 metru attālumā. Jūs nekustama īpašuma vērtība ir 0 absolūta. Jūs pat 50% pa viņiem nedabūsiet. Ja? Tur gan ir teikts satversmē, ka pret taisnīgu atlīdzību sabiedrības labā, protams, var arī sabiedrība atņemt to īpašumu, bet kas ir taisnīga atlīdzība? Ja? Nu, kā es teicu, investori uzskata, ka tas ir 5, 10, varbūt maksimums 15%, nevis visu īpašumu vērtību. Nākošais ir 111. punkts. Valsts aizsargā cilvēka veselību. Nu, te es vairs neatkārtošos, mēs jau dzirdējām, jā, kā valsts šo veselību aizsargā, tad tas, ka mēs dzirdējam arī vienu mediķa skaidrojumu Pāvila ostā, ka cilvēkam tur ausī tie 3 mazie kauliņi, kuri sabiest, un viņam ir problēmas ar dzirdi, bet tas bija tad, kad tie torņi nebija augstāk par 80 metriem, nevis, ka viņi ir 300 metru, un tās jaudiņas bija zem 1 megavata, nevis 8 megavata. Ja tagad tā rūkoņi ir 8 km attālumā, nu 2 km attālumā vispār nevar dzīvot. Ja. Tātad pa veselību vēl, nu te jau pateica, ja, ka par kādu veselību var runāt, ja nepārtraukti mikroplasmas lidos gaisā, tad es vēl varu pieminēt, teiksim, bez eļļām atlidošanas šķidrumu, ko lieto, ja, kas tur ir tiek laistīts nepārtraukti. Vispārējās lietas, šizofrēnija, sāsināšanās, vibrācija, trokšņi, ultraskaņa un viss pārējais, ja, ko tagad pēta. Tātad par satversmes panta pārkāpšanu es gribētu redzēt, kā investors attiecās savu īpašumu, ja viņš teiks, es taču nezināju, ka tas viss notiek. 115. pants. Nu, valsts aizsargā ikvienu tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli, rūpējoties par tā saglabāšanu. Ja? Nu, kādā veidā
valsts varēs saglabāt labvēlīgu vidi, vai 300 metru augstas skaņas barjeras tiks būvēts, vai vēl kaut kas. Jā. Un kādu informāciju jūs dabūsiet no, teiksim, vides pārvaldības valsts biroja, cik daudz mikroplastmasas tur tiek izmētāts un kas notiek ar vadu, ar pārējo visu. Tad ir nākošais, ir tā saucamās Eiropas Savienības regulas un direktīvas. Jā. Nu, jūs visi ziniet, mēs tur klimata likumam nesanāca kvorums, bet tas klimata likums bija tāds, ka, nu, protams, mērķis viņam bija, tas tāpat kā komunistiem bija kādreiz Sibīrijas upes pagriezt, apturēt, teiksim, galaktikas ietekmi uz Saules sistēmu un savukārt Saules aktivitāti, vulkānu izvirdumus, apturot tur kaut kādu sasilšanu. Jā. Aizmirstot, ka mums bija 4 kilometri ledus, kas kādreiz izklusa, bet nu ne par to. Es 2 direktīvas pateikšu. Tad mums ir viena Eiropas Savienības direktīva, kas saucās ļoti smalki. Direktīva par ražotāju nepieciešamību kontrolēt piegāžu ķēdes, kuru produkcija jāatbilst cilvēku tiesībām un vides aizsardzības prasībām. Tātad tā ir par to, ka jums tur uzņēmumā, jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ja, ka jums jābūt vienādam skaitam sieviešu un vīriešu, tas ir tās deji, ko tagad Amerikas Savienotās valstīs atcēla, ja, tur tā iekļaušana un līdztiesība un viss tas pārējais. Ja. Un otra direktīva ir, kas saucās par ražotāju un operatoru pārskatiem, tā ir faktiski regula, sniedzot informāciju par izmešu ietekmi uz klimatu un nulles izmešu tur aprēķiniem līdz kaut kādam 2050. gadam. Nu, to mēs nepieņēmām līdz galam. Jā. Tātad šeit ir tā liekulība, divus punktus pateikšu. Ražotājam, nu, piemēram, jūs kaut kādu pārdodiet kokrūpniekiem Zviedrijā, tur kaut kādu sagatavas, jums jāuzrāda tur zaļais certifikāts vai vēl tur kaut kas, jā. Ka jums ir ilgspēja, ka jums tur valdē sēž vīrieši un sievietes vienā tās daļās un vēl viens alternatīvais bez dzimuma, jā, un tad jūs esiet to visu ievērojuši. Bet kur izpaužās liekulībā? Jūs par retējiem metāliem jūs visi dzirdējuši esiet, un mēs esam dzirdējuši, mums kādreiz skolā mācīja, nu tie 17 metāli Mendeļejev tur. Tabulas lejas galā, kas tur ir grafīts, litijs, jā, neodījums, tur veseli rinda tādi, kuri dabā ir šausmīgi mazi, viņi, teiksim, ir kādā vietā daži grami. Un tad ir interesanta lieta, lai jūs uztaisītu, piemēram, no ķīniešiem nopirkt elektromotoru, tur ir magnēti, jā, kurā ir šie retie metāli, teiksim, neodījums, vēl kaut kas, kur ieguvēja, lai dabūtu, piemēram, 1 kilogramu, ir jāpārstumi raktuvēs 1000 tonu oksīdi rūdas. Bieži vien tas ir ļoti lielā dziļumā, nevienmēr viss šīs te vielas ir kaut kur augšpusē. Un, lai tās raktuvas darbinātu, ja, Dienvidkorejā ir jāuzbūvē milzu pašizgāzē, milzu ekskavatori, ja, tādi, teiksim, 100-tonīgie pašizgāzē, kuriem riepas ir 3 metru diametrā, ja, kuru ražošanai, lai jūs viņu iztaisītu, ir jāpatērē tik daudz enerģijas un izmešu, cik vispār neatpelnīs viens tāds vēja, teiksim, stāps ar turbīnu. Un, kad mēs prasam vēja parku investoriem, vai jums ir tabula, cik daudz jūs esat ietaupījuši, teiksim, CO2 izmešu, elektroenerģiju un visu pārējo, lai visus šos brīnumus kaut kur no Dienvidkorejas aizvestu, teiksim, uz Čīli, tur iegūtu kaut kādu litiju vai kaut kādu reto metālu, pēc tam atvestu uz Latviju, tur visu samontētu, jā, miljoniem tonu, teiksim, dzeramais ūdens ir jāizterē, pēc tam tas viss ir jāizkausē kausēšanas krāsnīs, jā. Atbildes jau nav, ja jums taču stāsta, ka tā ir tīra enerģija, saprotiet, no dieviņa, ja viņš tur griežas, viņš neko nemaksā, tur nav ne izmešu nekā. Vienīgie Zviedri izrēķināja, ka viņa Volvo elektriskais, kas ir tas Volvo X40, ka viņa ražošana patērē vairāk, un viņš atpelna sevi ar visiem šiem izmešiem, salīdzinot ar tādu pašu iekšdes dzinēju, tikai ja nobrauc tur kaut kādus 100 000, ja, bet nu viss jau nenobrauc tos 100 000 kilometrus. Un tā tālāk. Nu labi, tas ir pa krāpniecību, bet pa pārējām. Tad šeit mēs redzējām, kas ir ar šiem te visiem Latvijas likumiem. Nu, varētu pieminēt, piemēram, ministru kabinetu noteikumus, vadlīnijas, piemēram, ir tāds arī likums par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, bet par to stāstīs Krieviņkungs. Tad mums ir, tur starp citu arī teiks 13. pāns par ainavu aizsardzību.
Kāpēc Latvijai vajadzīgs ainava aizsardzības, lai aizsargātu Ziemeļu Vidzemes raksturīgo, un tas pats arī uz Vidzemes augstiem attiec raksturīgo kultūru, ainavu, turismu, atpūtas resursus, jūras piekrastu, savādas basēnu, nu tā tālāk, viss iespējams vietas. Tad iedomāsimies, teiksim, Pāvielostu, es tā pa visu Latviju tagad pateikšu. Nu, tur jūrai paredzēt arī tie 300-metrīgie torņi kaut kādi. Tad šie 300-metrīgie torņi redzami kaut kur 50-60 km attālumā, bet nu tā kā tas Mākoņi un Mīgla, nu viņi būs labi redzami 10 līdz 20 km attālumā. Un par to jau savā laikā parūpējās vides ministrija, bet tas bija kādi 11, 12 gadu atpakaļ, un tika izstrādāts vadlīnijas vēja elektrostāciju ietekmes novērtējumam uz būvniecību, vides pāraudzības valsts birojas. Jā. Tas viss tur bija vairāk vai mazāk labi, tas bija domāts, kā es teicu, 80-metrīgiem torņiem ar kaut kādiem tur 700-800 tādiem kilovatu nelieliem ģeneratoriem. Bet kas tur bija rakstīts? Tur, piemēram, ja mēs palasīsim, tur ir teikts, ka augstums, jā, attālumam jābūt 5 augstumiem. Tātad, ja 300 metri iz 5 ir pusotrs kilometrs, kur radās 800 metri, kā jūs domājat, jā? Radās ļoti vienkārši. 22. gadā pirms vēlēšanām, kuras bija oktobrī, tātad septembrī, pēkšņi tika šis likums par vēja parkiem izmainīts, un tur tika iestrādāts nevis 5 augstumi, jā, vai kā šajās nostādnēs, bet iestrādāt 800 metri, jo tā reize bija vides ministrs Plešs, un to kārtoja Latvijas attīstībai, kur neiekļuva nākošā saimā. Nākošais, tur ir teikts, ka vizuāli torņi traucē līdz 4,5 kilometriem. Tas bija pirms 10-11 gadiem rakstīts, un tad nebija tā 300 metri, pat sapņos nerādījās, jā. Labi redzam līdz 8 kilometriem. Ietekmes kultūras objektiem, ja nedrīkst būvēt to tuvāk pa 3 kilometriem pie kādas mojušas vai kaut kur tālāk, jā. Ja runā par tiem pašiem biotopiem vai, teiksim, aizsargājumiem, dabas parkiem kā Natūra 2000, tad tur ir teikts, ja ir īpaši aizsargājumi, tad ne tuvāk par 10 kilometriem. Tas arī bija pirms 10-11 gadiem. Nu, tas viss ir, kā jūs saprotiet, tagad savādāk, jā. Tātad tas ir par vietējām tādām dažādām nozīmēm. Nu, un tā laiks iet, es ilgi nerunāšu. Tagad ir radusies vesela rinda dažādu skandālu starptautiski, jā. Es vienkārši braucot šeit, ievadu iekšā, vēja parki, nu, te man arī kolēģis ir viens paziņa bijis Igaunijā apskatījies, kā viņi rūs tie jaunie parki, tad es gribu pateikt, te arī piemina Igaunija. Igaunijā ir liels skandāls par šiem 2,6 miljardiem. Tur parlaments ir izveidojis izmeklēšanas komisiju, bet tieši tāpat kā pie mums, tā kā šī izmeklēšanas komisija vairākums ir valdības koalīcija, tad komisija ir noslepenot, un tur žurnālisti nezin, kas tur notiek, jā. Tas ir jūras parku celtniecībai bija paredzēt 2,6 miljardi, un vēl tur kaut kā 400 miljoni visādām subsīdijām. Lielbritānijā es paskatījos ārkārtīgi interesantu lietu. Tur komunisti, tas ir piedošana leiboristu valdību, nu kas ir tikpat kreisi vai pat kreisāk par padomu komunistiem, vismaz Gorbačova laikā, viņi nebija tik kreisi, jā. Viņi izsola Ziemeļjūrā atsevišķu laukus ar subsīdijām. Valdība pasaka, ka viņi uzpirks kilovatu par tādu un tādu cenu. Ja? Tad tur pagājušā gadā kāds 3 vai 4 izsoles izjuka, ja par tām paaugstinātām cenām bija izrēķināts, ka viņi sev neatpelna. Ja? Tagad es tālāk neesmu sekojis, kas tur notiek kārtēji izsola kaut kāda. Vai tur kaut kas iznāks vai kaut kas neiznāks. Tad es izdrukāju šodien braucot uz šeit ārkārtīgi interesantu Norvēģijas Vindra vēja parkos Latvija plāno investēt līdz 600 miljoniem. Nu, fantastiski. Ja kur plāno Cēsu, Jēkabpils, Saldus, Valmieras novados. Tad Cēsu novadā mūs aplēmos Norvēģi, jo viņus uztrauc, ka nabaga latviešu tauta, ja, kuras jaudas ir 2 reizes lielākas pa patēriņu, varētu kādreiz tur arī nosalt, un viņi būvēs mums tad. Un es paskatījos viņu pamatkapitālu 3640 eiro. Ja kādam nav darba, aizņemieties 3640 eiro un arī pasoliet, jo Latvijas meži viņiem jau ir rezervējuši teritorijas. Ja, te es gribējām to jautājumu uzzināt, kā 3000 jūs variet dabūt 600 miljonus un sāk būvēt kaut kādu vēja parku. Bet tad ir viena ārkārtīgi interesanta lieta. Es domāju, ko tad paši Norvēģi dara, jā? Bijušais NATO ģenerālsekretārs, viņš ir tagad finanses ministrs Stoltenbergs. Un tavu brīnumu,
tieši pirms dažām nedēļām, drusku vairāk februāra beigās, Norvēģijas fiskālā komiteja viņam ir iesniegusi projektu pārtraukt jūras parku un šo te enerģiju uzkrājušo bateriju iepirkšanu, kā arī pārtraukt jebkādas kompensācijas un tirzniecības ar šiem te izmešu kvotām, uzskatot tās par spekulācijām un muļķībām, ja? Ka tas valsts ekonomikai nes tikai zaudējums. Nu, tad Cēsu novadā Norvēģija laipni lūk, 3000 eiro pamatkapitāla. Ja? Labi, es tad arī tūliņ beidzu. Pēdējais es vēl gribēju pateikt. Jā, pagājušā gadā mēs bijām Dānijā, NATO parlamentārās asamblejas sēdi un kaut kā tieši nejauši tur ar vēstniecības pārstāvjiem runājam, un viņam tā Dāņu avīze tur, un tur vēja parki uzzīmēt. Un mēs sakām, nu kas tur ir ar tiem vēja parkiem, kādā sakarībā, ja? Un mums saka, ielikts raksts, ka Dāņu vēja parku asociācija prasa no valdības, tas bija decembra mēnesis, ka viņiem draud bankrots, viņi prasa aizņemties tur kaut kādus 3 miljardus kronu, kas ir 1:10 aptuveni vai 1:11, kaut kā 300 miljoni eiro, lai savilktu galvas. Ja? Visās šajās valstīs, ņemot vērā to, ka Latvijā 2021. gadā pēc AST datiem un pēc fiziķa visvalstu grāveru datiem, visi Latvijas vēja parki 45% no gada stundām, 8706 stundas, nespēja saražot 10%. Tad ārzemēs, ja, kad viņi neko nespēja saražot, valsts viņiem maksā kompensāciju. Viņi neviens neatpelna sevi. Jo ko jūs varat atpelnīt, ja 40% vai 45% no gada jūs neko neražojat? Un tagad tas vējš pūš riktīgi, viņš pūš visā Eiropā, un tā elektrība ir ar mīnus zīmu, un jūs neko nevariet pārdot. Līdz ar to jums loģiski vai neloģiski, ja kāds stāsta, ka viņš pelnīs un jums maksās, to var darīt tikai no subsīdijām kā tādām. Un pēdējais teikums, tad es ceru, ka latvieši nebūs vairs tādi, kā viņi bija agrāk. Jo pa mums smējās, ka mēs esam vissliktākie politiķi pasaulē, ka mēs savā laikā esam pakāsuši tur pusi Valkas Igauniem, pēc tam mēs pakāsam Roņu salu. Pēc tam mēs pakāsam Palangu Lietuvā, pēc tam mēs pakāsam Abreni tur vairs visu laikā, un tagad mēs jau gribam pakāst savu teritoriju. Vai mēs būsim tādi vai nebūsim, ja to mēs redzēsim pēc 17, 18 mēnešiem, un es ceru, ka situācija mainīsies un ka mēs savu zemi nepakāsīsim. Tā es jums visiem novēlu. Paldies! Kāpēc un kādā veidā vēja elektrostaciju radītie vēja turbīnu radītā zema frekvence un infraskaņa izjauc šūnu komunikāciju, bojā šūnu struktūru, bojā skābekļa piegādi audiem un rada risku kardiovaskulārām saslimšanām un arī vēl daudz ko citu. Tātad, es esmu ārste Silvija Jeņina, un šo prezentāciju taisot, es ļoti dziļi izpētīju šo tematu, un šī prezentācija tapa sadarbībā kopā ar vispasaules akustiskās zinātniskās institūcijas sadarbību. Es sazinājos ar viņu pētniekiem, un viņi šo tematu pēta vairāk kā 40 gadus jau. Un it īpaši pēdējos 20 gados paliek aktualitāte par zemes frekvences viļņiem un infraskaņām tieši no vēja turbīnām. Un līdz ar to viss tas, ko es jums teikšu prezentācijā, būs zinātniski pamatots, es jums rādīšu bildes, un tas viss ir arī par cilvēkiem, kas dzīvo vēju turbīnu tūmā. Īsumā pārskatā, ko es arī jums teikšu prezentācijā, sākumā es jums pastāstīšu mazliet par skaņu un frekvencēm, tad būs mazliet par šūnu bioloģiju, būs par mikrocirkulācijas traucējumiem, par fibrozes traucējumiem, pieminēšu arī smadzeņu un reproduktīvās sistēmas, prezentēšu arī dažādus jums pētījumus un būs neliels apkopojums. Tātad sāksim. Kad mēs normāli domājam par slimību izraisītājiem, mēs lielākoties domājam par vīrusiem, baktērijām. Šad tad kāds domā varbūt par kādu ķīmisku, bet vēju elektrostaciju izraisītais zemes frekvences un infraskaņa ir fizikāli slimību izraisītāji. Un skaņa nav tikai tas, ko mēs dzirdam. Pasaules veselības organizācijas skaņu definē kā mehānisku spēku. Un šis spēks
kas arī ir no vēja turbīnām, viņš iedarbojas nevis tikai uz mūsu dzirdi, bet uz visu mūsu organismu, visām mūsu ķermeņa šūnām. Tas, ko mēs uztveram par dzirdamu skaņu, ir pavisam neliels fragments no visas plašās skaņas spektra. Un lielākā daļa spiedienu viļņu organismā tiek uztvērta nevis ar ausīm, kā jau es minēju, bet ar visiem ķermeņiem, mehanosensitīviem sensoriem. Un, kad skaņas frekvence paiet ļoti zema, zem 20 herciem, mēs to vairs nedzirdam, bet ķermenis to turpina sajust. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo šīs vēja turbīnas radītais troksnis, viņš ir fiu, fiu, fiu. Katru reizi tas ir mehānisks spēks, kas iedarbojas šūnā. Mums visiem ir labi zināms, kad ir redzamās gaisma un neredzamā gaisma. Ir rentgena starojums. Mēs zinām, ka rentgena starojums ir kaitīgs, mēs zinām, ka ir gamma starojums un kaitīgs. Mēs viņu neredzam, bet mēs zinām, ka tas ir kaitīgs. Tāpat ir arī ar skaņu. Mēs nedzirdam zem 20 herciem, bet tas nenozīmē, ka tas tur nav. Un tas nenozīmē, ka tas nav kaitīgs. Un tagad pie svarīgākā, pie šūnu bioloģijas. Mums ir labi sapratne, kas ir ķermenis, ka ķermenī ir šūnas. Šūnas mums ir triljoniem daudz šūnu. Un mēs dažreiz domājam par šūnu kā tādiem elastīgiem baloniem, pilniem ar organelām, bet ir jau pierādījies to, ka šūna ir ārkārtīgi jutīgs biomehānisks sensors. Un mūsdienu šūnu bioloģijā viens no lielākajiem atklājumiem ir, ka šūnas ne tikai reaģē uz ķīmiskajām vielām, bet tās uztver arī mehānisku informāciju, kā piemēram spiedienu, kā piemēram viļņus, kā piemēram mehāniskus viļņus. Un tālāk mazliet pastāstīšu jums par šūnas citoskeletu. Šūnas citoskelets ir skelets, kas ir dinamiska struktūra. Tā nodrošina šūnām formu, noturību un arī spēju sajust mehāniskus spēkus. Un, ko es nepieminēju, ko es gribēju pateikt, kāpēc šis ir viens no mūsdienu šūnu bioloģijas lielākiem atklājumiem, jo pavisam nesen, 2021. gadā, Nobel prēmija medicīnā bija par mehanoreceptoriem, kas tika atklāti šūnā. Līdz ar to pavisam nesen šie pētījumi, kas ir veikti, pamatojoties uz viņu bāzētiem pētījumiem, mēs sākam saprast, kā skaņa ietekmē mūsu šūnas, kā ietekme no vēja turbīnām ietekmē mūsu šūnas. Un, lai to labi izprastu, es jums pastāstīšu mazliet par šūnas citoskeletu. Šūnas citoskelets, kā jau teicu, viņš nodrošina formu, noturību, arī spēju sajust mehāniskus spēkus. Un viens no svarīgākajiem citoskeleta elementiem ir aktīns. Tas darbojas kā tāds sensors tīklis. Viņš uztver spiedienu un to spiedienu novada tālāk šūnas kodolā. Un tieši aktīns ir šis viens no elementiem, kas, diemžēl, ir viens no jutīgākajiem uz zemes frekvences un infraskaņas viļņiem. Un mēs to varam salīdzināt tā kā ar telti. Izturīgu, bet elastīgu struktūru. Iedomājamies, ka ja vējš ir vienmērīgs un pūš, tad telts stāv stabili. Bet ja vēja brāzmas ir neregulārs un viņas ir haotiskas, tad telts sāk drebēt un viņi var sākt deformēties. Tieši tāpat notiek arī ar cilvēku šūnām. Haotisks spiediens izjauc balansu, rada stresu un signalizē par trauksmi. Tas ir veids un mehānisms, kādā veidā tiek izjaukta mehanotransdukcija. Šī mehanotransdukcija ir veids, kādā veidā šūna spēj pārvērst mehānisku impulsu bioķīmiskā atbildē. Šis mehānisms, kas tiek izjaukts, ir pamatā bāzē lielākā daļa problēmu, kas mums ir no šīm vēja turbīnām. Un tas nav mans viedoklis, tā ir pierādīta bioloģija. Un ar to viss vēl nebeidzās. Šūnas nav vienkārši metāla kastītes vai teltis. Šūnām ir viskoelastīgas īpašības. Ko tas nozīmē? Kad šūna nereaģē uz bojājumu uzreiz, viņa uzkrāja deformāciju laikā. Ko tas nozīmē? Ja stress atkārtojas, un tā tas notiek pie vēja turbīnām, jo
ka griežās, viņš ir nepārtraukti katru dienu 24/7. Tas nav vienreiz stress, tas ir ilgstošs stress, deformācija sakrājas, un viņi vairs nespēja atjaunoties, diemžēl. Un tad notiek tas, ko sauc par citoskeleta remodulāciju, šūnas remodulācija. Tas nozīmē, ka šūnas pat dēļ šī mehāniskā biežā bojājuma izmaina savu struktūru, un tas jau ir pierādīts, ka notiek sirds muskulī un var izraisīt tādas lietas kā sirds aritmijas un sirds mazspējas, un arī daudzās citās iespējamās vietās. Tātad, iesim tālāk. Nākamā sadaļa, ko es jums centīšos izstāstīt, cik vien vienkārši varēšu, jo tā nav vienkārša sadaļa, būs par mikrocirkulāciju. Tātad cilvēkam ir asinsvadi, to mēs saprotam, un asinsvadi ir no lielākiem asinsvadiem līdz smalkākiem, mazākiem asinsvadiņiem audos, kas ir kapilāri. Un tieši kapilāros parādās problēma. Visus mūsu asinsvadus no iekšienes aptver tādas šūnas, ko sauc par endotēliju. Endotēlijas ir tādas šūnas, kas ir no iekšpuses visiem mūsu asinsvadiem, un viņiem ir šie spēja sajust spiedienu un plūsmu asinsvadā. Ja, pieņemsim, asinsvadā ir laba, normāla plūsma, viņš sajūt to, viņš reaģē, viņš izdala attiecīgas vielas, un asinsvads pielāgojas. Piemēram, ja jūs skrienat krosu, viņš sajūt, ka plūsma ir lielāka, viņš izdara tā, lai paplašinātos asinsvadi, visur, kur vajag, nokļūst skābeklis, viss ir kā vajag. Tā viss vairs nenotiek pie vēja turbīnām. Ar zemu frekvenci un infraskaņu ir pierādīts, ka asinsvados plūsma paliek haotiska. Tieši kapilāros, kur šī plūsma paliek haotiska, vairs netiek adekvāti izstrādātas šīs mazās molekulas, kas mums ir vajadzīgas, lai mums būtu adekvāta skābekļa oksigenācija. Tās molekulas sauc par slāpekļa oksīdu. Šis slāpekļa oksīds un endotēlija disfunkcija, diemžēl visjutīgākās tieši mazajos kapilāros, kur viņas ir visjutīgākie uz šiem spiediena svārstībām, ir par pamatu, kāpēc veidojās kronisks iekaisums, kapilāri saplok, veidojās fibrozes un daudz citas problēmas. Tas bija šajā šūnu līmenī. Tagad iesim jau mazliet pie orgānu līmeņiem. Šeit jūs varat redzēt sirds apvalku, perikardu. Var redzēt, ka sirdī apkārt tāda plāna somiņa, perikards, un labajā pusē, kur tāds plāns, mikrofotogrāfija, tas ir tā kā jāizskatās normāli. Un kreisajā pusē ir no vīrieša, kurš dzīvo vēja turbīnas tūmā. Kā jūs redzat, kad viņš ir stipri biezāks, stipri palielinātāks. Un biedējošākais ir tas, ka klasiskie izmeklējumi kā elektrokardiogramma un asins analīzes neko neizrādīs, jo tas nav bioķīmisks process, tas ir mehānisks. Asins analīzes būtu normāls, bet labi, ka mums ir funkcionāli izmeklējumi, tādi kā, piemēram, ehokardiogrāfija. Tas ir tā kā sonoskopija, ko bebīšiem skatās, bet sirdī, ko mēs skatāmies, un tajā mēs varam redzēt, ka ir sabiezināts perikards, kas līdz ar to, kad šī sirds somiņa paliek biezāka, samazinās elastība. Un tas viss notiek klusi, nemanāmi, gadiem ilgi. Un tie ir struktūrāli bojājumi, ko izraisa mehānisks spēks. Vēl pieminēšu par iekaisumu. Parasti iekaisums organismā mums pilda funkciju. Viņš ir, kaut kas notiek, mēs sagriežamies, mums ir baktērija vai vēl kaut kas tāds ir iekaisums, viņš izpilda savu funkciju un tad viņš izslēdzās. Situācijā, kad ir mehānisks spēks, kas notiek visu laiku, nav mehānismu, kas izslēgtu iekaisumu. Tādēļ notiek problēmas. Tādas kā fibroze. Fibroze ir, kad šūnas sāk ražot vairāk kolagēnu. Audi kļūst stīvāki, zūd elastība, rezultātā samazinās arī asins plūsma un veidojās tādas kā rētas. Mikrocirkulācija vēl vairāk tiek traucēta un sākas tāds pašpastiprinošs cikls.
ir bojājums, kas rada iekaisumu, iekaisums rada vēl vairāk bojājumu, un tādā veidā turpinās. Mēs to arī varam redzēt šeit mikroskopā. Ir pa labi žurkas asinsvadu siena, pa kreisi cilvēkam asinsvadu sieniņa, kas slimo, kas ir pierādīts vibroakustiskā slimība, sabiedēts asinsvadu sieniņas. Kāpēc tas ir tik bīstam? Piemēram, runāsim par sirds asinsvadiem. Viņi ir ļoti maziņi, ļoti mazi asinsvadiņi. Un ir pierādīts, ka cilvēki, ir bijusi arī autopsija vienam cilvēkam jau daudz gadus atpakaļ, kuri ir miruši no infarkta. Bet nevis tāpēc, ka asinsvads ir aizaudzis no iekšienes, kā tas notiek lielākoties, kad ir, pieņemsim, ateroskleroze un tā tālāk, bet kad asinsvads paliek tik biezs, ka viņš vienkārši aizspiež savu lūmeni ciet. Arī tik tālu var noiet šie bojājumi. Paskatīsimies vēl uz priekšu. Šeit mums ir arī, piemēram, varam redzēt, kā jums saka, saprotat, ka šis trieciens no vēja turbīņu radītās mehāniskais spēks, viņš nav tikai ausīs, viņš iet cauri visam ķermenim. Līdz ar to mēs loģiski varam sagaidīt efektus visos organismos slāņos. Un tas atkal atkārtojās un pierādās. Un, kad jūs saprotat to mehānismu, jums viss šķiet saprotams. Plaušas paskatīsimies par piemēru. Labajā pusē, kā būtu jāizskatās plauša alveolei plāna, maziņa. Kāpēc viņai jābūt plānai maziņai? Tā ir vietiņa, kur mums notiek difūzija mūsu skābeklim un CO2. Tā ir vieta, kur mēs iegūstam jaunu skābekli, kur mēs izvedam CO2 ārā. Otra bildīte. Sabiezēta sieniņa ir plaušu fibroze. Pasliktinās šī funkcija. Ir arī pierādīts, ka arī cilvēkiem, kas ir bijuši zemes frekvences infraskaļas ekspozīcijā, viņiem arī samazinās spēja paaugstināt plaušu darbu. Tas nozīmē, ka viņiem varbūt pasliktinās šī plaušu funkcija. Paskatīsimies vēl piemērus. Es ceru, ka jūs atceraties, ka stāstīju kaut ko par citoskeletu, par aktīnu. Aktīns, kā jau minēju, ļoti svarīga maza molekula, kas ir šīs sensorais tīkls. Viņš ir arī mūsu ausu bārkstiņas sastāv no aktīna. Tā skaitā arī žurku ausu bārkstiņas. Un šeit jūs varat redzēt, kas notiek žurkas ausī labajā pusē. Normāli žurkas ausu bārkstiņas. Dažas ir pazudušas, kas notiek normāli, ka viņas noveco, un tad ir kreisajā pusē salipušas, biezas, aktīns ir salipis un biezs, pie viņa ir pielipušas arī tāda membrāna. Un ko tas nozīmē fiziski, kāds izpaužās? Žurkām nepatīk, kad viņām izsaka tādu skaņu, Tagad uztais, viņām tāpat jau nepatīk tā skaņa. Bet tā, kad izdara to pie salipušajām barkstiņām, viņas apstājās, viņas sāk trīcēt un apgāžās riņķī. Ļoti spēcīga atbildes reakcija. Kāds var izpausties cilvēkam? Viens no biežākajiem simptomiem, par ko cilvēks sūdzās pie vēja turbīnu tūma, ir aizkaitināmība. Viņi nespēja panest skaņu, viņi paliek hiperjutīgi uz skaņu. Tas nav tā kā pie liela skaņa, ka jums ir bijusi liela skaņa, cilvēks paliek kurlis, viņš var uzgriezt televizoru skaļāk. Tas ir varbūt nepatīkami, bet viņš tāpat var sevi sadzirdēt. Bet ja jūs paliekat hiperjutīgi uz skaņu, jūs vairs mūziku nevarat paklausīties, jūs gribat izolēties, un tā tas var notikt arī šajā gadījumā. Ja. Un šie bojājumi visi neaprobežojas ar sirdi vai plaušām. Zemfrekvences skaņa troksnis ietekmē arī smadzenes. Ir pierādīts, ka var notikt struktūrālas izmaiņas, pelēkās vielas samazināšanās, nervu bojājumi, bet tie nav vienkārši dati, tie redzami cilvēku simptomos un sūdzībās. Visbiežākās sūdzības miega traucējumi, galvas sāpes, grūtības koncentrēties, zvana sajūta ausīs. Tas neapstājas tur, arī reproduktīvās traucējumi. Ja mēs saprotam, ka šis mehāniskais stress, kā viņš strādā, tad ir pilnībā loģiski. Attīstībai mums ir ļoti svarīga mikrocirkulācija un arī hormonālā sistēma. Un abas šīs lietas bojās šis mehāniskais stress no šiem zemfrekvences viļņiem. Un tā ir sistēma, kas visvairāk jutīga tieši, lai nodrošinātu veselīgu attīstību. Ir pietiekami daudz pētījumi
un pierādījumi gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem par palielinātu spontāno abortu risku. Un šeit jūs, diemžēl, varat redzēt ūdeļu fermu Dānijā, kurai uzstādīja 3 vējas fermas klāt 30 gadu laikā pirmo reizi 1600 ūdeļu aborti. Embriju anomālijas, un tas ir tikai sākums. Un, diemžēl, kas ir visskumjākais, ka šīs izmaiņas atkārtojas, un tas brīdina. Tie nav tikai šūnu bojājumi, tie kļūst par simptomiem, ko izjūt cilvēki ikdienā. Kā jau minēju, miega traucējumi, reiboņi, grūtības koncentrēties un tā tālāk. Tie visi precīzi tie paši, ko izraisa traucēta mikrocirkulācija un nervu sistēmas mehānisks stress. Līdzīgi kā Somijā, arī visā citā pasaulē ir aprakstīti vieni tie paši simptomi, kas atkārtojas arī tādas lietas kā sirds ritma traucējumi, depresijas un tā tālāk. Un kā tas viss tiek uztverts? Vienkārši nepatīkams troksnis. Tas nav vienkārši troksnis, tas ir mehānisks stress, kas satricina šūnu līdzsvaru. Tas ir bioloģisks stresa signāls, uz kuru organisms reaģē kā uz apdraudējumu. Un pavisam īsi, ja mēs noliktu malā visu, ko es jums stāstīju par visu mehānisko un fizikālo, mēs nevaram ignorēt arī ķīmisko. Diemžēl turbīnu, lāpstiņu, kompozītu materiālu līdz pat 40% sastāv no ļoti ķīmiskas vielas bisfenola A, kas ir pierādīts kā endokrīns un hormonālo traucējumu veidotājs un arī ir pierādīts, ka var izraisīt vēzi. To mēs arī noliekam malā. Un nevar šo visu pabeigt, nepastāstot vienu ļoti svarīgu detaļu. Ja kāds no jums skatās kādus pētījumus vai tiek pieminēts DBA. Vai šodien jūs runājāt par DBA? Ļoti nē, tad tas ir svarīgi pieminēt. Tātad DBA, tas ir decibeli A skalā, ir izveidots, lai pasargātu cilvēka dzirdi. Viņš ir precīzi tikai skalā 1000 herciem. Jebkas, kas iet zem 150 herciem, DBA skala nav izmantojama. Līdz ar to jebkurš pētījums, kurā skatās infraskaņas ietekmi un ir izmantot mērījumu DBA skalā, ir zinātniski neadekvāts un vispār neizmantojams. Ja jūs gribat izmantot pētījumus ar infraskaņu, ir jābūt DB lineārs. Tikai tā jūs varat atrast patieso esošo vides piesārņojumu un izvērtēt veselības riskus. Tad beidzot noslēgumā tikai gribu atkārtot, ko es jums pastāstīju. Atkārtot, kad vēja elektrostaciju un vēja turbīņu radītais infraskaņa un zemfrekvences skaņa tiek izjaukta mums mehānu transdukciju. Atcerieties, ka tas ir ļoti svarīgi. Bojā mūsu šūnu citu skeletu, izmaisa šūnu struktūru, šūnu remodulācija, izraisa mikrocirkulācijas traucējumus, ir nepārtraukts iekaisuma process ar fibrozēm un visbeidzot tas, ka šīs izmaiņas ir mums visā organismā.
Cik atmodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties!